Visi zina, ka jaunieši ir valsts nākotne. Mongolijas galvaspilsētā Ulanbatorā daudzi jaunieši meklē profesionālas apmācības skolas, kas palīdzētu viņiem iegūt darbu. Tā kā šāda mācība iespēja ārpus pilsētas ir maz, daudzi pārceļas no attāliem reģioniem uz Ulanbatoru, lai izmantot šīs iespējas. 7. dienas adventu draudze, izmantojot Samjukas profesionālo skolu, redz šo vajadzību kā iespēju sniegt profesionālas apmācības, lai palīdzētu jauniešiem iegūt darbu un kļūt finansiāli neatkarīgiem. Mēs arī vēlamies dalīties evaņģēlijā ar saviem studentiem. Mums ir sabata aktivitātes, un pēc sabata mēs veicam sociālo darbu citu labā. No šīm aktivitātēm studenti iemācās, kā mīlēt cilvēkus un ko nozīmē Dieva mīlestība. Skola piedāvā dažādas aktivitātes sabatā. Mēs palīdzam trūcīgajiem vai tiem, kam nepieciešams ēdiens vai citas lietas. Sākumā studenti ir ļoti ieinteresēti šajās aktivitātēs, piemēram, sabata pēcpusdienās, un pēc mēneša vai 2 mēs sākam runāt par Dievu un kopā studēt Bībeli. Man visvairāk patīk sabata aktivitātes, jo tās ir pusdienu garas. Skolā daudzi klases biedri satiekas, lai atpūstos, aprunātos, pārunātu un kopā pāēstu. Pēc tam mēs piedalāmies jautrās ārpusskolas aktivitātēs. Dzīvīgā un patīkamā atmosfēra padara šo skolu patiesi aizraujošu. Samjukas profesionālā skola tika dibināta, lai risinātu Mongolijas vajadzību pēc profesionālo prasmju attīstības tādās jomās kā ēdiena gatavošana, friziermāksla, skaistumkopšana un izdevējadarbība. Mācību laikā studenti ne tikai apgūst vērtīgas prasmes, bet arī sniedz nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā. Viņi Ziemassvētku un Jaungada svinību laikā izdala nepieciešamas lietas bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī piedāvā savas prasmes sabiedrībai bez maksas. Neaizmirstamākais brīdis bija redzēt veca vīra reakciju, kad viņš saņēma pārtikas pakas no gādīgām ģimenēm. Viņš sāka raudāt un sacīja, cik brīnišķīgi ir, ka kāds atnāk ciemos. Tas bija sirsnīgs brīdis, kas uz mani atstāja dziļu iespaidu. Diemžēl pēc kursu pabeigšanas daudzi studenti saskars ar grūtībām, jo trūkst frizētavu, restorānu, fabriku vai uzņēmumu, kas piekristu viņus nodarbināt, ļaujot ievērot sabatu. Šim nolūkam ļoti nepieciešams jūsu lūgšanas. Lūdziet par mūsu centru, mūsu skolu, lai daudzi studenti nāktu uz šo skolu, iepazītu Dievu un lai mums Mongolijā būtu vairāk adventu skolotāju un darbinieku. The God and also have more Adventist Christian teachers and workers here in Mongolia. Pateicoties jūsu dāsnajiem 13. sabata ziedojumiem 2021. gadā, misija iepazīstināt jauniešus ar Jēzu Mongolijā turpina plaukt arī šodien, nesot cerību un ticību daudziem.